Kultūras rondo. Labdien, Kultūras rondo studijā Zigfrīds Muktupāvels un gaidu ciemos šodien rakstnieci Andru Manfeldi. Ļoti ceru, un pat zinām pārliecība man ir, ka būs ļoti atklāta, ļoti sirsnīga saruna. Andras Manfeldes jaunākā grāmata Dzimtenīte man jau ir uz galda. Rakstnieci šodien mūsu studijā. Labdien! Labdien! Nu tiešām tas nosēdums tāds paliek, tās kaut tī, nešķiet tā sapņu zeme, kaut gan laikam daudziem tomēr tā joprojām ir, un iespējams, ka dažiem tā patiešām arī realizējas. Andru, tomēr es lūkšu varbūt, dažos teikumos jūs varētu izstāstīt, par ko ir šī grāmata, jo tie, kas nav lasījuši, tie nezin, tie vienkārši varētu arī pārprast šo nosaukumu, kaut gan bieži vien arī tiek izskaidrots, ka tas nav tas dzēriens, ko mēs tā saucam šajā mīļvārdiņā. Tādā parastā nozīmē, tad romāna varonis ir 3 sievietes no mazpilsētas, kuras vienkārši izmisuma dzītes ir spiestas doties peļņā uz Skotiju, un tas vēl notiek 2004. gadā, kad situācija mazliet savādāk, un tad tikai viena no viņām atgriežas vēlāk, bet no dziļākā nozīmē tas ir tieši tāds realistisks darbs par šodien, par Latviju. Vēlāk parādās arī aktuālais temats ātrie kredīti, nocenotā pārtika. Bet vēl tādā dziļākā nozīmē tas ir, ko es patiešām gribēju pateikt, bet es nezinu, vai man tas tā izdevās. Es esmu pārliecināta, ka nacionāla identitāte, tā latvietība vai ka tas ir kaut kas tik ļoti saistīts ar cilvēku, ar personību, ka, ja zaudē dzimteni sev zem kājām, tad arī tiek traumēta šī personība, un tā īsti laimīgs nevar būt. Bet, protams, tur sanāk strupceļš, tad nelaimīgs, un tur arī neīsti laimīgs, un tā ir tā traģika. Es negribētu apgalvot, ka gluži modes lieta, bet tomēr vairākos mākslas žanros, ir īpaši literatūrā parādās šī tematika par mūsu aizbraucējiem un pie tam ļoti dažādos. Spilgt atmiņā, protams, ir Viļņa Lācīša romāns, kas izraisa ļoti, ļoti pozitīvas emocijas tādā lasīšanas ziņā, kad nāk smiekli un tā tālāk. Turpretiem ir arī dokumentālā filma Bēgums, tagad jūsu Dzimtenīte, pilnīgi atšķirīgs darbs. Vai tur ir kāds īpašs iegans, kāpēc jūs sekojat arī šai tematikai, vai tas ir tāpēc, ka daudzskaitlīgi, vai tāpēc, ka tas ir tiešām modes lieta? Es ilasīju Viļņa Lācīša darbu, mana tā dzīves uztvere ir tiešām tāda traģiskāka, un varbūt arī, es domāju, tas neizklausās pēc lielīšanās, bet tā dziļāk, un man bija mazliet tāds dusmas uz Viļņu Lācīti, ka pašās beigās epilogā, kad viņš beidzās tā diezgan optimistiski, kad, mūsējie zaudē aizspriedums un braucēja tik tauties šurp. Kamēr viņš to rakstīja, tad bija pagājuši varbūt arī vairāki gadi. Un tā situācija jau ir sakāpināta un traģiskāka. Pat man, kamēr es sāku rakstīt 2011. un pabeidzu pagājušajā gada vasarā, pat tajā gada laikā jau manas pašas tā sajūta par šiem aizbraucējiem bija stipri mainījusies un kļūst tāda, tiešām arī vēl tā traģiskāk, jo šausmīgākais jau ir tas, ka izjūg ģimenes, un to es tur tā ieskicēju tajā darbā, bet, tagad es vēl varētu vēl tur tāds piebildes pierakstīt, un ja zūd tie fundamenti, tad, kas tad cilvēks paliek tāds patērēšanas automāts, kas, protams, ir izdevīgi bankām un visiem pārējiem. Šajā romānā ir prototipi? Ir, bet galvenā varona ir kompilācija no manas draudzenes, manis un mana vīra, kas vispār ir sanāk tāds hibrīds, jā. Es gribēju rakstīt tiešām par situāciju, nevis tikai par kaut kādu tādu konkrētu notikumu virzību. Tā kā tas ir tāds, sižets ir fikcija, bet tā realitāte tiešām es viņu tā arī redzu, kā es tur sarakstījis. Ja jūs aprakstat šo, tad tomēr es droši vien gribētu domāt, ka šīs situācijas ir ļoti, ļoti dažādas. Jums ir tieši tuvāk šī traģiskā situācija?
Vai tā ir saprotamāk? Es tā to uztveru. Es nevaru iedomāties laimīgi apmierināt cilvēku labi, ģimeni, teiksim, viņš var radīt citā zemē, bet bez dzimtās valodas un bez kaut kāda dziļāka mērķa un bez saknēm es tādu nevaru iedomāties. Es domāju, ka vai nu viņš cieši, vai viņš melo. Kā tu jūs vērtējat tā šī brīža situāciju? Mums ir dzimtene, mēs šeit dzīvojam. Šeit nav viss kārtībā, tā kā gribētos, katram individam ir savas problēmas. Viens no risinājumiem ir šī braukšana peļņā. Kā jūs redzat, kur ir tā dziļākā problēma? Problēma ir šeit, problēma cilvēkos? Trakākais jau vairs nav, ka brauc peļņā, bet ka brauc vienkārši, vispār, lai kaut kā, nesaiks prātā varbūt viens otrs, jo cilvēki ir iedzīti. Tie cilvēki, par kuriem es domāju, uztraucies, teiksim, tas parastais slānis, tas, teiksim, proletariāts, jo es arī pati esmu, citreiz mēdz tur komentāros var lasīt, tur tie rakstnieci noēdušies, tur vīnu nodzērušies, bet realitātē tā nav. Es arī eju uz Maksimu, nocinu to pārtiku pērku un diemžēl, ātro kredītu ņēmu un dzīvot kaut kādā nabadzīgā dzīvoklī, un tad es par šiem mazākajiem, par to, kas tā varbūt smieklīgi izklausās par to tautu, es vienkārši, pārdzīvoju, un man liekas, ka cilvēkam tikko ir viņiem labāk, viņam zūd šis kontakts, un es nezinu, kas notiek ar cilvēkiem Saeimā, ka viņam arī zūd pilnīgi, es zinu, ka parasti cilvēki, ka viņi ļoti cieši. Es esmu par to pārliecināta. Un tā ir, es to uztveru par traģēdiju, un es varu brīnīties par prezidentu Bērziņu, kurš saka, ka nekas traks jau tad nav. Tā es vismaz sapratu. Protams, ka tur var būt interpretācijas un viss, bet es domāju, šī emigrācija ir katastrofa, nezinu. Tā. Kā jūs domājat, izlasot jūsu grāmatu, kas tie lasītāji, pieņemsim, no līdzīgas situācijas pārstāvošiem slāņiem, vai tie gūst tā kā mierinājumu, pozitīvu kādu lādiņu, vai saprastu, ka viņi nav vieni, ka daudziem tā cilvēki? Es tā ceru, un vēl es arī domāju, ja cilvēki brauc prom, tad, piemēram, izlasot manu darbu, kad cilvēks arī varbūt sapratīs, labi, es braucu, bet tie ir man riski, tad es zaudēšu, man būs tā. Jo man pašai vīrs bija 7 gadus Anglijā, un viņš ilgojas pēc Latvijas visu laiku, un šī ilgošana ir dažādi posmi, un arī atgriešanās, tas nav tik vienkārši, nevar cilvēks atgriezties gadu laikā, pēc tam, ja viņš atgriezies ar fiziski. Jūs domājat, ka tie, kas aizbrauc, tie, ja ne 100%, tad noteikti kāda daļa no tās dzimtenes sajūtas, tas pazūd neatgriezeniski, tā kā? Tur jau jārunā droši par katru cilvēku individuāli. Jūs pieminējat vairāk savu vīru, ka viņš vismaz gadu mēģināja atgriezties, respektīvi, esot jau šeit. Viņš pašreiz arī atrodās šeit, vēl projām, bet tik pa laikam viņam viņš salīdzina Angliju un Latviju, un, protams, tas salīdzinājums nav par labu Latvijai. Vai tās nav vispār cilvēciskās īpašības, ka mūsu tieksme pēc materiālās labklājības, vai kādā ziņā te tomēr tā materiālā labklājība, vai tas ir viens no tiem noteicošiem, vai varbūt, ka zināmās kaut kādos apstākļos mēs vienkārši mūsu prasības ir nesamērojams ar savām iespējām? Materiāla labklājība, man šķiet, izskatās jau pēc diktatūras un darbojas kā tāda psihoze. Cilvēkam vajag vēl un labāk. To es arī tajā romānā mēģināju tā definēt, jo es tur iedalīju, kad ir sākumā ar spīguļu periods meitenēm, ka viņas ķer un grāb pilnīgi visu, kas vienkārši spīd. Pēc tam jau ir brendu periods, un tad, kam palaimējās, iestājas tukšuma periods, un kam nē, tam Kanārijas salas. Cilvēki ir dažādi, bet jūsu pieredze ir tikai no stāstiem, jūs pat neesat bijuši liecinieci. Jūs ciemos jūs jau braucāt. Jā, es atbraucu 10 dienas, es redzēju, kā aitas turās knapi uz Skotijas kalniem, tiešām ārkārtīgi skaists daba, brīnišķīgi. Bet, ja tu sēdi laiku zivu rūpnīcā, tad, tās dabas nekā daudz tur
Vai jūs varētu iedomāties arī, ka citās valstīs ir citādāka situācija? Nu labi, pieņemsim Britu salas, bet salīdzināt Vāciju, varbūt Ameriku un Austrāliju diezgan atšķirīgi, vai ir bijušas kāds stāsti arī par to, kādas dzīves ir tur? Vai jūs par to domājat? Nē, es vairāk tiešām domāju par to emigrantu psiholoģiju. Man šķiet, ka tas nav šoreiz nav svarīgi, ka tā tieši ir Skotija. Jo ir tiešām taču ļoti liela atšķirība, kā tā aizbrauc, vai kā prezidents, vai kā ar pēdējiem 5 latiem. Nezinu, bet ir dzirdēts viedoklis arī, ka vienai daļai vienkārši nospļauties par to, kāda tur dzimtene, muļķības. Tie brendi un tie spīguļu periodi, tas ir tas galvenais un svarīgākais. Vai šiem cilvēkiem vispār tas? Man jau par viņiem nav jāuztraucās. Es tā domāju, viņi var tad, Bet šausmīgi tur, piemēram, es arī domāju, ka man to romānu varētu tur analizēt, un es varētu tomēr dabūt pa kaklu, jo tā kā man stāstītājs arī atrakstīja, un tur ļoti tā diezgan kritiski ir par poļiem, jā, un tie poļi tur tādi, jā, un tādi. Bet to es dzirdēju ne tikai no viena cilvēka, to es dzirdēju no vairākiem. Un cik tas būs šausmīgi, varbūt savā ziņā tas jau ir, ka par latviešiem teiks, vai tie latvieši tur tādi un šī tādi. Jo te būs tie, kas palikuši spīguļu periodu kondīcijā un par šiem spriedīs par mums visiem. Tā. Jūs mazliet raksturojāt to savu, to sociālo stāvokli, tāpēc es gribētu uzzināt, vai jums patiešām, jūs teicāt, vai varētu dabūt pa kaklu, vai nav mazliet viņa bailes, jau, poļu pieminēšana varbūt tā, zinām, tomēr ir geogrāfisks attālums, bet arī grāmatas vāku noformējums, jūs pat pieminējāt nesen savā tekstā šis Maksimas veikalu tīkla, tā ir tāda norāda uz zinām sabiedrisko slāni, varbūt, ka jūs arī te varētu dabūt pa kaklu gan no tiem pašiem aizbraucējiem, gan no tā paša Maksimas veikala, tā tālāk jums nav ienāca prātā, ka varētu tikt represēta rakstniece kādā. Nē, represē mums noteikti viselementārāk tādas iestādes, kā kredīti iestādes, nevis kaut kādas citas. Ko cilvēki, vai tad es esmu tik šausmīgi interesanti? Es domāju, ka man tā nedraud. Respektīvi, jūs jūtaties, ka jūs esat piespiesti tik tālu piesiens, ka jūs varat atļauties arī rakstīt un teikt, kā tas ir? Nē, es domāju, ka rakstniekam vispār jāraksta tikai kā ir, jo savādāk jau nav jēgas viņam vispār kaut ko teikt. Kas tad viņš būs tāds konformists vai melotājs? Man vispār rakstīšana ir tāda bīstama lieta, jo vien brīdi jau iepatīkās, jo kaut kāds godkārs moments un tāds atražošanas moments arī var iestāties. Tāpēc es tā domāju, es vēl kāds 2 darbus uzrakstīšu, un es varētu pilnīgi atpūtā doties priekšlaicīgā rakstnieku pensijā. Pēc jums tas neizskatās, man šķiet. Jūsu valoda ir tik asa un tik atklāta, tai pašā laikā viņa nav, kā lai es tā maigāk izsakos, tagad man pašam jāsāk baidīties, ka man neatlaiž no darba. Viņa nav pretīga, viņa gūst apziņā, viņa gūst tā kā uz mēles. Vai jūs varat saskatīt arī kādas pati sev kritiski pavērtējot, sākot no pirmā romāna, šobrīd jau ir diezgan tāls ceļš noiets, vai jūs kaut ko maināt savā rakstīšanas stilā? Es sāku rakstīt, vēl jau šobrīd esmu kā liriķis, kā dzejnieks, un tāpēc man prozas darbi tie vienmēr ir savā ziņā eksperimenti, un tais lapnis uzrakstījis romāns, bet, godīgi sakot, tur pietrūks dažas lapas, lai būtu maza apjoma romāns pēc kaut kādiem tur principiem, standartiem. Valoda ir mans trumpis, es to apzinos, un arī viņu uz to eksploatēju. Bet īsts prozaiķis, viņš ir stāstnieks, viņš izdomā, viņš redz varoni, un redz viņu dažādos slāņos un iet viņam līdzi. Tā varētu teikt, ka šis ir mans pirmais, adatas neskait par prozu darbu, jo tas bija dzīve. Zemnīcas bērni bija tāda augstā dziesma, poēma prozājas klusībā, lai arī tur ir, stāstījums, jā, bet tie ir tādi īsi mazi gabaliņi. Es to rakstīju ar ārkārtīgi tādu pietāti,
varētu teikt, tādām kaut kādām debesu asarām acīs, nemitīgi par saviem tuviniekiem, un ka es pēkšņi apiedu vispār, kas ir noticis ar latviešu tautu 49. gadā, 41. un es pirmo reizi tā tūplānā pastījos, un es tiešām asarām acīs rakstīju, un tur tās asaras arī palika. Nu, pēc tā darba, tā kā man draudzene no veciem laikiem, kuldīgas laikiem, kad mēs bijām draudzenes 15 gadu vecas, tātad pēkšņi mēs satikāmies pēc kā 20 gadu pagājuši, un viņi man sāk stāstīt šos Skotijas stāstus, un man sākumā bija tāds sniknums, un es domāju, es arī gribu tādu, nezinu, kanģeru gurķi uzrakstīt kaut ko tādu, tādu kulaga galdā. Vēlāk jau rakstot, man tiešām bija aizvien traģiskāk tie apjomi, tādi likās kopā ar to mūsu valsti, un jo nevar es uzrakstīt, piemēram, tāds beigas, un viņi atgriezās, un viss bija kārtībā. Tas ir tāds tiešām tagadnes romāns, maksimāli realistisks, tādā griezumā, kā es redzu, protams, arī kaut kur pārspīlēt un sakāpināt, lai, var dažādi, rakstīt, ka tā ekspresīvāk un tā lietas. Andru, es drīkst palūgt, varbūt, ka tagad, ja radio klausītāji klausās, lai ientriķētu vienkārši, jums ir kāds mazs gabaliņš, ko jūs varētu nocitēt. Parasti gan dzejnieki lasa savus dzējas. Prozas gadījumos ir retāk. Gabaliņi ir tādi. Tātad uzlikt vienreizējo cepuri, uzvilkt vienreizējo halātu, nogriezt nagus līdz pašām panadzēm, noņemt auskars gredzens, notrīt meikapu līdz ādē dziļāk, vēl dziļāk, dezinficēt rokas vairāk šķīdumos, nešķaudīt, neklepot, nesarunāties, neskatīties apkārt tikai uz zivīm, fasta, 12 stundas dienā, 15 minūtes attāps, nevar nokavēt ne sekundi, redzi, cik daudzi grib tavu darbu, rindā stāv mutē, skatās, tu nemaz nedomā, šņakat salītā laša šķēlā rīklē, bāz kā kožien, kožļāt, 120 cilvēku tavā cehā. Visiem radi un draugi, visi grib darbu un naudu, vairāk par 1000 rūpnīcā, Krievu, Ukraiņu, Leišu, Poļu, Latviešu. Tā taču ir jau vieglāk nekā pirmajā naktī pie saldētajām siļķēm, ne? Tā taču kājas tā nesalst. No grīda seguma izgrieztās pēdiņas sildi, linolējums, rakmens, vats pūkām. Taču zem gumijas cimdiem ir biezie cimdi, ūdens necaurlaidīgi pufāja, vilnas zeķubiks, trēnībiks, paracetamols brokastīs. Ak, tev liekas, ka mugur zāģē pušs ar cirtni pa kauliem. Tu tā nesapņo. Fasta, meitenes, fasta. Grāmatas atklāšanā bija tā, ka man pēc tam bija nāc viens sieviete klāt, viņa teica, jā, man draudzene strādā, viņa man tiešām rakstīja, ka viņa pie saldētām vistām sniedz uz Anglijā, ka viņai asaras salstot pie vaigiem klāt. Paldies jums par šo fragmentu. Mīļie radio klausītāji, Andris Manfeldes grāmata Dzimtenīte. Man šķiet, ka ļoti viegli pamanām grāmata veikalu plauktos, jo šis spilgti zili sarkanais uzraksts, cik pazīstams tomēr mums daudziem šķiet, kāda ir realitāte. Vai šo grāmatu lasīs arī tie cilvēki, kur Andra pieminēja, ka viņi ir tālu stāv no mūsu tās lielās realitātes. Vai šī grāmata arī dos drosmi kādam atgriezties Latvijā? Nezinu. To nezinu, vai kāds arī spēs izvērtēt. Andra, man jāsaka paldies, ka jūs šodien atbraucāt uz mūsu raidījumu. Es novēlu jums tomēr turpināt ne tikai 2 grāmatas. Man šķiet, ka jums prāta vēl domāt par izdienas pensiju rakstniekiem, tomēr tas nav tik traki. Paldies jums par šo sarunu.